Šis ir Savrupnams Mežaparkā. Mežaparks man ir tāds noslēpumu dārzs. Un man šķiet, ka te kaut kas ir par zudušo laiku meklējot, kaut kas par ēnām, par tādām no citu acīm paslēptām terasēm. Un es domāju, ka Mežaparks ir ārkārtīgi Savrupa Rīgas daļa, un arī tajā savrupībā tieši slēpjas šīs vietas raksturs. Man nav interesanti, ja man nav jauna uzdevuma. Katrā lietā, ko es daru, es mēģinu atrast sev pārvaramu šķērsli. Es domāju, ka es citādāk nemaz neprotu, kā tikai tā, un tas ir likt kopā veco un īsto ar mūsdienīgo un aktuālo. Mērogam ir nozīme, jo adekvāts mērogs rada komfortablu sajūtu. Mērogs nevar būt atrauc no proporcijas. Savukārt proporcija ir skaistuma atslēga. Dievs ir detaļās, vai skaistums ir detaļās, saki kā gribi, bet skaidrs, ka tieši tām mazajām lietām ir liela nozīme. Ja mēs runājam par detaļām šajā interjerā, tad es varētu teikt, ka gandrīz nekas nav nejaušs. Māja ir glezna. Tu dzīvo gleznā, un ir ļoti svarīgi, lai uz kuru pusi tu skatītos, tas, ko tu redzi, ir skaisti. Es domāju, ka kaut kādā ziņā ir arī tā, ka tava māja vai interjers vai jebkura cita telpa ir tik laba, cik laba ir māksla, kas šajā telpā atrodas. Privātmāja nav maza mēroga objekts. Ir iespēja realizēt reizēm samērā ekstravagants idejas. Es teiktu, ka man patīk tas, ka ir mazāk apstākļu, ārēju apstākļu, no kuriem tu savā darbā esi atkarīgs. Es domāju, ka arhitektam ir jābūt labam psihologam, jo sevišķi strādājot ar privātiem klientiem, pirmkārt un galvenokārt cilvēkam, kurš var kļūt par draugu savam klientam. Arhitekts ir tikai palīdzīga roka, kas no daudzām iespējamām izvēlēm palīdz izvēlēties labāko.